viens no mums ne tikai saņem dzeramo ūdeni, bet pēc izmantošanas atkal atgriež to caur kanalizācijas sistēmu. Citiem vārdiem sakot, atgriezeniskā saite. Visi pilsētā izlietotie ūdeņi ar kanalizācijas kolektoru un sūkņu staciju palīdzību nonāk pilsētas attīrīšanas iekārtās šķēdē, kur tos gan mehāniski, gan bioloģiski attīra un tīrus atgriež dabā. Bet, lai šī sistēma darbotos nevainojami, ir nepieciešama moderna kanalizācijas sistēma, kas gadu no gada tiek atjaunota, gan izmantojot tā saukto zeķes tehnoloģiju, kad vecā caurulē tiek ievilkta cita jauna, gan kanalizācijas kolektori tiek izbūvēti izmantojot tradicionālo rakšanas metodi. Lielākā daļa darbu tiek veikta izmantojot Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus. Ja mums nebūs šīs finansējums, nedodies, es domāju, mēs te visu peldētu jau un nevarētu izbraukt nevienu ielu, jo tas ļoti. Mums vienkārši ūdensvadam nav tādas naudas un nav, ko arī banka neviens kredīts tādas nevar iedot, jo tās ir ļoti milzīgas naudas un bez tā mēs nesakārtot tā pilsēta, ka šodien liekas tā varbūt, ka neredz, bet mēs varam atcerēties Kalpaka ielu, kad mums mašīna tur krita pie Ziemeļkapiem, ka tur bija tādi tuneļi, koridori zem seguma. Tas viss ir garam. Ir Uliha iela pilnībā ir atjaunot, Dzintara iela. Lielās ielas ir pakāpenis, bet ļoti daudz ir uztaisīts. Un bez tā un stacijas rekonstrukcijas arī. Bez tā mēs sen jau noslīgtu. Tomēr problēmas ar notekūdeņu novadīšanu lielā mērā ir saistīts ar kādu pavisam citu faktoru. Tas ir, kas nonāk kanalizācijas sistēmā. Te nu Liepājas ūdens darbinieks stāsta visādas brīnuma lietas, kas tik netiek atrasts kanalizācijas kolektoros, sākot ar āboliem lielā vairumā, beidzot ar televizoriem. Pirmkārt jau tie ir papīra dvieļi. Otrkārt tie būtu ausu kociņi, kas tiek mesti ārā, pampēri, tamponi, paketes higiēniskās, prezervatīvi. Tās lietas, kuras mēs varētu, paši novērst, ņemot vērā, kad atcerieties, ka tas nav jāmet iekšā toaletes podā. Vēl lielas problēmas kanalizācijas sistēmā rada tauki, kas augstumā sacietē un rada aizsērējumus. Ņemot vērā mūsu ekonomisko situāciju, nešķīst, jo cilvēki ekonomiski dzīvojot nelieto karsto ūdeni tik, cik vajadzētu. Pamatā izlīdzās ar fēriju vai citiem tauku šķīdināšanas līdzekļiem, kuri tanī brīdī viņi izšķīdina tos taukus, bet pēc tam viņi caurulēs nosēžās. Un ar laiku viņi veido aizprostojumus. Šoreiz Liepājas ūdens brigāde ir ieradusies Spīdoles ielā Tosmarē, kur skaidri redzams, ka viena no kanalizācijas akām pārplūst, kas nozīmē, ka tur kaut kas ir aizsērējis. Katrs gadījums ir stipri individuāls. Šoreiz bija vienkārši aizprostojums, citreiz ir daudz sarežģītāk. Principā problēma nav tikai ar aizprostojumiem, problēma ir ar piebraukšanu, ar cilvēku attieksmi, kad cilvēki kanalizāciju uzskata par miskasti. Visu, kas ir liekas, tur sākot ar kartupeļu mizām, maisiņiem un pārtiks, nepārtiks preces, viss, kas iet caur podu, tas viss tiek laists. Nezinu, kāpēc tas tiek darīts, bet tā ir realitāte. Ir, protams, tādas vietas, kur regulāri pazūd vāki, un tad tur ir ne tikai dēļu gali. Ir bijis, ka mēs izvelkam televizoru no akas, un izvelkam skapīšus un betona gabali, akmeņi. Viss, kas ir par rokai, tas viss tiek samests. Tā arī tomēr diezgan nopietna problēma. Tas viss ir cilvēka attieksme, principā. Vīri arī atzīst, ka bieži vien darbu veikšana apgrūtina piekļuvu kanalizācijas akām. Bet, ja tās atrodas Zālienā, tad ir bijuši pat gadījumi, ka iedzīvotāji izsauc pašvaldības policiju. Tā kā šeit, te ir ideāli. Šeit mašīnas nestāv, mašīnas stāv ar māju, bet arī tas, ja mums tur būtu jāpiebrauc, arī tas ir īpašas problēmas. Šī vietā tieši nesagādāt. Ir ļoti daudz pat tādas vietas, kur vispār piebraukt nevar. Tad mēs darām tā, ka mēs atstājam mašīnu visu tuvāk, kur var piebraukt. Un tad šļūtenes stiepjam, darbojamies. Ir tādas vietas, diemžēl. Tas pamazām tiek risināts. Tas jau nav tikai dēļ kanalizācijas. Tas tāpat tās ugunsdrošība un viss pārējais. Kad, ja nevar iebraukt tai sētā, kad no visām pusēm ir trepes, un tā sēta ir zemāka, tagad viena otra vieta ir sakopta. Ir ļoti daudz vietas tādas, kur mūsu līnija iet pa zaļo zonu. Lai mēs piebrauktu, man ir jābrauc pa to zālīti, vai gribu vai negribu.
Bet vai vienmēr vainīgi paši iedzīvotāji vai cilvēku darbības rezultātā rodas aizsērējumi? Vai teikt 80–90%, kad tā kā šī gadījumā bija, kad vainīgi bija tauki komplektā ar virtuves dvieļiem, kas veidoja to aizprostojumu. Pārējie procenti tad sastāv no tā, kad tiek mestas tās lietas iekšā kanalizācijā, kuras tur nebūtu jāmet. Un tomēr, kā rīkoties un ko darīt, kad kanalizācijas sistēma nedarbojas tā, kā vajadzētu? Privāti māju iedzīvotāji, tie, protams, paši mēģina tikt galā. Ja nē, tad viņi patiešām meklē mūsu palīdzību zvanot uz operatoram pa telefonu 634 36000. Otrs variants ir tie, kas ir koplietošanas mājas iedzīvotāji. Tad viņi vispirms pareizi būtu viņiem vērsties pie savas mājas vecākā un paziņot, ka viņam ir problēmas ar to, ka kanalizācijas ūdeņi neaizplūst vai no toaletes, vai no vannas istabas, vai izlietnes virtuvē. Tālāk, attiecīgi mājas vecākais ziņo vai nama pārvaldē vai apsaimniekotājiem, kas viņus apsaimnieko savam, vai arī, ja viņiem ir cilvēks, kas var aiziet un apstīties, kas pa nelaimi ir. Šī gadījumā tiek konstatēts, ka tā nelaime pastāv viņu pašu tīklos, iekšējos tīklos, tātad kaut kur stāvvados, guļvados, tad viņi paši ar to tiek galā. Ja tiek konstatēts, ka aizsērējums ir radies Liepājas ūdens apkalpošanas zonā esošajos tīklos, tad mājas vecākais ziņo Liepājas ūdens dispečeram arī par to pašu numuriņu 634 36000. Vēl tikai var atgādināt, ka pirms zvaniet Liepājas ūdens dežurantam, vajadzētu noskaidrot, kāds ir iemesls un būtu labi, ja to darītu mājas vecākais, nevis katra dzīvokļa īpašnieks. Bet vienkāršākais veids, kā izvairīties no problēmām kanalizācijas sistēmā, ir nemest tur to, kam tur nebūtu jābūt.